mākslas galerijā kā mākslā. Tā ir līdro izstādes fetišu dārzas atklāšanā. Izstāde ir atklāta. Enjoy Coca-Cola. Kāpēc tieši šāda tēma, fetišs kā tāds? Tas ir veidojies laika gaitā, aizraujoties sākumā ar šamanismu literatūru, pēc tam ar šamaņu mākslinieku mākslu, tad ar afrikāņu mākslu, un tad domājot, kā viņu mākslas funkcijas, tas, ko nes viņu māksla, ar kādu mērķi viņi tiek taisīti, lai iedarbotos uz skatītāju, kā šīs pašas funkcijas pārnest mūsu rietumu mākslā. Kā jūs šo iedzienu izprotat? Fetišs enciklopēdijā ir jebkas, priekšmets vai parādība, kas tiek kultivēta un pielūgta. Un tad te mēs tā redzam dažādas manā skatījumā, mana laikmeta parādības, kuras sabiedrība apzināti un neapzināti kultivē. Karās izvēle ir ļoti mērķtiecīga, apzināta, lai nebūtu tā tradicionāli, jo nav jau jēga gleznot tā, kā visi vienmēr ir darījuši it kā. Un tad tur nav tas, un pašam arī nav interesanti. Es neticam, ka jūs darbojaties ļoti racionāli. Vai es esmu kļūdos, vai... Kad es gleznoju, es klausos elektronisko mūziku. Un tad jūs ļaujaties elektroniskās mūzikas, teiksim, iedvesmai? Jā, tieši tā. Paldies! Viņš ir ļoti dinamisks savās mākslas izpausmēs, un tas man noteikti sajūsmina viņa mākslā. Turklāt viņa tēlainība ir ļoti oriģināla. Man šķiet, ar to viņš izceļās starp daudziem citiem jaunajiem autoriem. Un viņš ir ļoti domājošs mākslinieks, kas mani arī absolūti valdzina viņa mākslā, kad viņš nav tīrs konceptuālists, tomēr viņa darbos ir ietverts parasti kāds konceptuāls saturs, un viņš ir nedaudz mīklains, līdz ar to dod iespēju arī skatītājam atraisīt savu fantāziju, un reizē ir kaut kādi tēli, kurus viņš izspēlē pats un kur ir skaidri nolasāmi. Svarīgi ir tas, ka mākslinieks ir izveidojis savu valodu, ļoti daudzpusīgs, spēja lietot dažādas mēdīs, kas ir ļoti svarīgi arī, un galvenais atrast pareizo mēdī, lai pateiktu savu ideju. Es vēl jūtu, vēl līdz galam neesmu izjūtis. Jūs vēl varat? Jā, gan. Ko par šiem diviem portretiem jūs sakāt? Tīri klasiski, standarts, tas ir, kas tas ir? Tā ir tīra renesanse, klasisks skaistums. Ir tāds, ne briesmai, bet viņi tādi sajūta, viss tas, tie viļņi kaut kā, viss tas, tāds crazy tāds. Pāris vārdi par šo te izstādi kopumā. Cik es skatījos attēlus, gleznas, man ir radās iespējas tāds, ka mākslinieks ir attēlojis ļoti jauki tos fetišus, kas, manuprāt, tiešām ir fetiši, kā seksualitāte, pārspīlēta seksualitāte un pārspīlēta reliģija, kas būtībā viens otru izslēdz. Reliģija seksu, seks reliģiju. Tāpēc man liekas, ka šeit ir ļoti nopietna runa par cilvēka, vienkārši kā subjektu, kurš dzīvo šajā pasaulē, būtību. Viņi izskatās krāsaini, koši, bet viņu acis ir skumjas. Viņi skumji. Es nevaru saprast, kāpēc viņi skumji. Es domāju, ka autors gribēja, lai viņi būtu skumji. Bet vai jums neliekas, ka tāda ir arī vispār, vai varbūt tas ir viss mūsu laikmets arī tā, ka ir ļoti daudz košas krāsas, bet patiesībā mēs esam skumji. Ļoti pareizi. Jūs teicat to, ka es varbūt arī domāju. Paldies jums, Ludmila un Ināra. Paldies. Ainārs Sauka, Viestas Graždanovičs, Visu maziņas.